Labdien! Es esmu Kārlis, un šodien mēs parunāsim par to, kā ievietot vides objektu ģenerāla plānā pareizi. Uz šo brīdi mēs esam izgājuši cauri vairākiem variantiem un izveidojuši pagalma puķu kastes ar soliem. Mums ir divas dažādu augstumu kastes un skats no augšas, kā arī sols skatā no priekšas, no augšas un no kreisās puses. Tāpat mums ir atsūtīts ģenerāla plāns. Kā tas bieži gadās, ģenerāla plāns sastāv no dažādiem plāniem. Piemēram, ja te mēs salīdzināsim šo plānu ar citiem, tad mēs redzēsim, ka šajā ēkā vēl nav parādītas nekādas iekšējās sienas konstrukcijas. Te ir koks, kas nav atbilstoši tam, kas ir dabā, un ja mēs iesim cauri citiem ģenerāla plāniem, mēs redzēsim kaut ko līdzīgu. Šeit ir stāvvietas, kuru dabā nav. Šī auto stāvvieta arī neeksistē. Šeit ir zaļā zona. Skatoties citā plānā, mēs redzam, ka lūk šī zaļā zona ap šo koku ir pazudusi, bet tā vietā koks ir ietverts tādā kā aplī un ir izveidota ieeja ēkā, kuras arī pagaidām nav. Bet te jau parādās ēkas pirmā stāva plāns. Bet ir pazudis apgaismes stabs, kas bija šī te laukuma vidū. Un tā mēs katrā ģenerāla plānā, jo viņi atbild par dažādām lietām, mēs redzam kaut ko citu. Šeit ir reljefa organizācijas plāns, un tāpēc mēs redzam kritumu un kāpumu līnijas, kuras saistītas ar reljefa augstuma maiņām. Un mazāk redzam kaut kādus citus elementus, piemēram, stabu un citus. Šajā plānā mēs jau redzam, ka šeit mums nav lieku elementu, bet mums parādās dekoratīvais bruģis, kas iet šajā daļā iekšā, kura īstenībā dabā arī nav un vis vēl nav staba. Tāpēc es esmu viņus apvienojis, es nerādīšu, kā īsti es to daru. Parādīšu tikai vienu lietu, kas ir jāņem vērā. Piemēram, ja mēs kaut ko gribam pārnest uz mūsu pamata ģenplānu, piemēram, lūk šito te koku. Pirmkārt, mēs to ņemam no modeļa, atrodam koku, izdalām viņu, ar Ctrl+C nokopējam. Ejam uz to failu, kur mums viņš ir jāievieto, lūk šajā failā. Protams, ka esam modelī. Un šajā momentā mēs rakstām komandu paste origin. Paste origin viņš uzreiz pats atrod, tāpēc es klikšķinu un viņš ievieto šo koku pareizajās koordinātās. Nekad neliekam uz aci, mēs nekad precīzi neieliksim. Dzēšu koku nost, un, kā jūs redzat, šis ir tas uzlabotais ģenplāns, kurš arī nav pabeigts. Nav pabeigts tāpēc, ka es vienkārši nezinu daudzus izmērus, kuri ir šeit. Piemēram, dabā mums šis zālājs iet palūk šito te līniju, palūk šo līniju. Bet es viņu te nerādu, jo precīzi es nezinu, kā aiziet šis celiņš, tas ir jāmēra vai nu dabā, vai vēl pareizāk būtu to ņemt no tiem rasējumiem, kuri tika izveidoti pēdējie. Bet pēdējos rasējumus, bieži vien sanāk tā, ka ir kaut kādas izmaiņas un mēs nevaram atrast. Tāpēc es vienīgi parādīšu tās vietas, kuras mainījās. Šeit parādījās zāle bruģa vietā, te parādījās soliņi, šis zālais tika saglabāts, šeit mainījās lūk šitā te daļa pretī šim jaunajam korpusam. Tātad te jūs redzat dekoratīvo bruģi, nav stāvvietu, nav nekādu zaļumu un apstādījumu, šeit ir vienkārši zālīte, un īstenībā te ir betona mūrītis ar skolas nosaukumu uz tā, bet šī te zālīte iet dziļāk, viņa iet kaut kur līdz šejienei, tā betona plāksne ir iekšā zālītē, bet tā kā es nezinu, cik tālu viņa iet, es to šobrīd nerādu. Tāpat mums parādās šī te korpusa pirmā stāva plāns te, velo novietnes lūk te, un stabs, protams, centrā. Ja mēs gribam izmantot šo plānu, mēs viņu saglabājam, un šo plānu es esmu saglabājis kā pagalms ģenerāla plāns. Visus pārējos es taisu ciet. Un tagad rodas jautājums, kādā veidā apvienot šīs te puķu kastes, un puķu kastes skatā no augšas ir diezgan sarežģīta, tāpēc, ka šeit mums ir
kājiņas, uz kurām mēs balstām visu mūsu puķu kasti. 1, 2, 3, viņas ir 6. Tad viņai ir šajā augstumā metāla loksne, kas tiek sametināta ar kājiņām. Apakšā ir vēl viena loksne. Te ir metāla loksne, kura kalpo kā kaste priekš zemes, kurā tiek tā zeme iebērta, protams, ka caur kaut kādu plēves kārtu. Te ir ārējā perforētā metāla loksne, kura ieskauj šo puķu kasti, un pašā augšā ir koka marga. Ļoti daudz sīku elementu, pie tam dažās vietās parādās vēl arī metāla stūrīši, kuri notur šo te zemi ar visu pamatu, uz kā tā zeme ir novietota. Skatā no augšas mums ir ļoti daudz elementu, bet ģenerāla plānam šāds daudzums nav vajadzīgs. Jūs redzat, cik mums vienkārši tiek parādīta mašīna vai koks. Tās ir vienkārši dažas līnijas, piemēram, soliņš. Mēs te neredzam konstrukciju, leņķīšus, skrūves. Te ir vienkārši skats no augšas. Tieši tas pats mums ir jāuztaisa ar savām puķu kastēm. Reāli, ko mēs darām? Mēs paņemam skatu no augšas, nokopējam viņu, nodzēšam visu lieko. Liekais ir visas šīs te detaļas, visi apzīmējumi. Parādīšu ātri. Principā mēs pat varam nedzēst, mēs varam vienkārši izkopēt to, ko mums vajag. Šajā gadījumā mums vajag lūk šo formu. Mēs no augšas redzam margas. Margas mēs nokrāsojam krāsā, kādā viņas reāli būs. Tā ir pelēka. Un iekšā mēs varam ielīst kaut kādu faktūru. Šajā gadījumā es laižu pelēku faktūru dakstiņa vai kādā formā, kas man apzīmēs zemes slāni. Un šajā zemes slānī tīri vizuāli es ielieku augus no sava arhīva. Bet tas nav viss. Mēs izmantojam konkrētus slāņus, jo ģenerāla plānā mums ir daudz dažādu slāņu. Mums ir jābūt vieglai iespēja ieslēgt vai izslēgt kādu slāni. Piemēram, ja mēs kaut ko izdalām un redzam, ka tas ir slānī 0, mēs saprotam, ka slānī 0 ir ļoti daudz dažādu elementu, un mēs nevaram atslēgt, piemēram, šo koku, mēs pazaudēsim vēl daudz ko. Tāpēc mēs uzreiz gatavojam savas puķu kastes vienā slānī. Šajā gadījumā man ir projekta nosaukums Blend and Paint numur 1. Tas ir viens slānis, un šitais man ir Blend and Paint numur 2. Lai būtu vieglāk strādāt, es šo kasti esmu sagrupējis. Tātad tā ir grupa. Es viņu varu pārvietot aiz jebkura punktiņa, man nav jāizdala viss. Nedaudz paskaidrošu, ko tas nozīmē. Es uzspridzinu grupu, un tagad mēs varam redzēt, ka šī grupa sastāv no heča, kas ir aizpildījums, no kontūrām, no zemes, un galvenais, ka tas viss atrodas vienā slānī, Blend and Paint, un no šiem te augiem arī Blend and Paint. Tas viss ir viens slānis. Es atgriežu ar Ctrl+Z atpakaļ, tā ir grupa, tieši tas pats ir arī ar šo solu. Un tā mēs varam pārveidot jebkuru objektu par noteiktu slāni. Ja, piemēram, šajā grupā man ir dažādi slāņi, es viņā varu ieiet iekšā ar dubulto klikšķi, nospiest OK, un tagad es varu apstrādāt tā, kā man viņu vajag. Es varu visu izdalīt un nomainīt slāni uz, piemēram, Blend and Paint 2, vai atgriezties atpakaļ un saglabāt šīs te īpašības. Tas ir sagatavots darbs, ko mēs varam pārnest uz mūsu ģenerālu plānu ar Ctrl+C un aiznest uz ģenerālu plānu un ar Ctrl+V ielikt to šeit. Tas mums ir 1000 reizes lielāks, tāpēc, ka ģenerāla plāns tiek taisīts metros, savukārt, jebkuru izstrādājumu rasēšanā mēs veidojam milimetros, tāpēc visus šos te kastes un solus es samazinu ar scale 0,001. Un lūk ir mani objektiņi, kuri ir precīzi atbilstoši mums vajadzīgajam izmēram, kurus mēs varam ielikt šeit iekšā. Noņemu piesaisti, lai viņi man nepiesaistās pie kaut kādas daļas, jā, un ielieku iekšā. Un tālāk mēs jau varam spēlēties ar to, kā mums patīk. Piemēram, es vēlos izvietot šos solus un kastes paralēli dekoratīvajām līnijām. Kā es to daru? Es izmantoju komandu Align. Rakstām Align,
Enter. Mums jāizvēlas objekts, piemēram, šis un šis, Enter. Un tad es norādu, piemēram, šo punktiņu un pasaku, ka viņam ir jābūt lūk šeit. Tad es norādu otru punktiņu, pasaku, ka viņam ir jābūt lūk šeit. Un tad es spiežu atkal Enter. Un man AutoCAD prasa vai palielināt vai samazināt šos te objektus atbilstoši manis norādītajiem punktiem. Es saku nē, es negribu mainīt viņu izmērus. Un lūk ir abi objekti, kurus jau es varu grozīt 90 grādu leņķī un zināt, ka viņi vienmēr būs paralēli vai perpendikulāri šīm te taisnajām līnijām. Paņemu šo te puķu kasti, piemēram, aiz šī te punktiņa nolieku lūk šeit un apgriežu viņu par 180 grādi, izmantojot komandu Rotate 180. Un man veidojas kompozīcija. Priekš kam es esmu ienesis otru Blend and Paint numur 2. Piemēram, man klients ir palūdzis izvietot šos te objektus šajā laukumā, bet es varu, piemēram, piedāvāt savu variantu. Piemēram, es izdomāju, ka no šīm te kastēm lietus laikā tecēs zeme ārā, un būs neskaisti uz bruģa, tāpēc es nolemju viņu novietot kaut kur lūk šeit. Un arī ievietoju šeit komanda Align un piesaistu viņu lūk šim bortakmenim. Lūk tā, un tālāk es varu viņu pārvietot tur, kur es gribu. Piemēram, es viņu nolieku lūk šeit, izdalu vēlreiz un ar Miro komandas palīdzību apgriežu viņu spoguļskatā. Un man būs 2 soli, 2 puķu kastes. Un labums ir kāds. Šos te 2 objektus es varu parādīt klientam, un ja man vajag kādu novākt, es vienkārši paņemu un šo te Blend and Paint otro variantu izslēdzu, un viņš man pazūd. Savukārt pirmais variants man ir palicis lūk šeit. Vai arī otrādi. Es varu izslēgt šo variantu un ieslēgt otro variantu, un atkal redzu viņu šeit. Tas bija skaidrojums par to, kā ievietot mūsu sarežģīto objektu vienkāršā izskatā ģenerāla plānā un kādā veidā izdarīt vieglu spēli ar dažādiem variantiem.